Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai svētdienā mūsu kopīgām pārdomām uzklausiet Dieva vārdu no Lūkas evaņģēlija 8. nodaļas. Bet, kad daudz ļaužu bija sanākuši un cilvēki no visām pilsētām pie viņa sanāca, tad viņš runāja līdzībā. Sējējs izgāja sēt savu sēklu, un sējot, cita krita ceļmalā un to samina, un putni gaisā to apēda, un cita krita uz akmeni, uzdīga uz tā sakalta, tāpēc, ka tai nebija slapjuma, un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga līdz ar to un to nomāca. Bet cita krita labā zemē, tā uzdīga un nesa 100-kārtīgus augļus. To sacīs viņš sauc, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Bet viņa mācekļi viņam vaicāja, ko šī līdzība nozīmējot. Bet viņš teica, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās. Lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Bet šī ir tā līdzība. Sēkla ir Dieva vārds, bet kas ceļmalā ir tie, kas to dzird, pēc velns nāk, ņem vārdu no viņu sirdīm, lai tie netic un netop izglābti. Bet kas uz akmens ir tie, kad tie vārdu dzird, tad tie to uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes. Mazu brīdi tie tic, un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Bet kas starp ērkšķiem krita, ir tie, kas to dzird un tomēr noiet un iegrimst rūpēs un bagātībā un pasaules kārībās un noslāpst un nenes nekādus augļus. Bet labā zemē ir tie, kas vārdu dzird un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam, apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu vissvētā vārda patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Šī ir viena no tām līdzībām, kuras pieņem lielākā daļa kristiešu zina, un tie, kas nākuši baznīcā jau kādus gadus, gan jau, kas zina no galvas, bet es gribu šajā reizē vērst jūsu uzmanību uz vienu ļoti būtisku aspektu, ļoti būtisku lietu, ko Jēzus saka pēc tam, kad viņš ir izteicis šo līdzību. Kā norisinās visa šī saruna un līdzības izteikšana un viss tas konteksts? Tātad Jēzus ir daudz ļaužu priekšā no dažādām pilsētām. Vienmēr sakot, liels ļaužu pūls ir sanācis, katrs kaut ko par Jēzu zina, katrs kaut ko par Jēzu ir dzirdējis. Tie nav Jēzus mācekļi, nav sekotāji, bet, varētu teikt, liela daļa, daudz un dažādu interesentu, kurus dažādi motīvi ir mudinājuši nākt un paskatīties uz Jēzu, paklausīties, ko tad viņš saka. Un tad, kad Jēzus uzlūko šo pūli, viņš stāsta līdzību. Līdzību par sējēju, kurš sēj labu sēklu, kur krīt dažādās augsnēs, un attiecīgi arī dažos gadījumos nenes, bet citos nes tādus vai citus augļus. Un tad, kad Jēzus šo līdzību ir izstāstījis, ar to viņa publiskā uzstāšanās beidzas. Viņš izstāsta līdzību par sējēju, un publiskā uzstāšanās ar to beidzas. Mācekļi viņam jautā, ko šī līdzība nozīmē. Un te ir otra daļa. Tā tad ir Jēzus publiskā uzstāšanās, viņa publiskā runa, izteiktā līdzība, un tad viņa saruna ar mācekļiem.
Un šajā fragmentā no evaņģēlija mēs redzam to, ka Jēzus publiski saka līdzību, bet tad, kad runa ir par līdzības skaidrošanu, Jēzus šo līdzību neskaidro publiski, bet diezgan privāti tikai saviem tuvākajiem mācekļiem. Bet zīmīgi ir tas, kā viņš iesāk šo skaidrošanu. Zīmīgi ir tas, kā Jēzus paskaidro to. Viņš saka tā. Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās. Jēzus nodala šīs divas cilvēku grupas, tos, kur vienkārši atnāk uz viņu paskatīties un paklausīties, varbūt pat staigā viņam kādu brīdi līdzi, tos dažādos interesantus, no tiem, kuri ir viņa tiešie vai tuvākie mācekļi. Par vieniem viņš saka, ka jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus. Faktiski Jēzus parāda, ka ir viena cilvēku grupa, kura ir privileģēta, īpaši salīdzinot ar visiem pārējiem, jo viņiem ir iespēja iepazīt Dievu daudz dziļākā līmenī nekā visiem pārējiem. Un Jēzus sadala visus cilvēkus, varētu tā teikt, divās grupās. Vieni ir tie, kuri zina, vai kuriem atklājas, vai kuriem Dievs atklāja Dieva valstības noslēpumus. Un tad tā otra grupa ir tie pārējie, kuriem ir līdzības, kuri var kaut ko nojaust par Dievu, var kaut ko nojaust par Dieva valstību, var pat Jēzu tur iztālēm redzēt un tā, bet dziļāk ieiet tajā Dieva noslēpumā viņiem nav dots. Un šeit Jēzus parāda atšķirību starp pasauli un starp baznīcu. Pasaule ir arī tie cilvēki, kuri kaut ko par Jēzu ir dzirdējuši, kaut ko par viņu ir interesējušies, varbūt pat ir meklējuši kaut kādus citātus, kaut ko mēģinājuši paklausīties, painteresēties. Tā ir pasaule. Viņiem varbūt kaut kāda informācija arī par Jēzu ir. Un baznīca, tā baznīca, ko raksta ar lielo burtu, pat tad, ja raksta latviešu valodā teikumu vidū, tā baznīca, kas ir Kristus sekotāju kopums, viņi ir savādāk nekā pārējie. Viņi ir privileģēti. Es gribētu teikt, mēs esam privileģēti. Jo tiem, kas pieder pie Kristus baznīcas, ir dots ne tikai līdzībās, ne tikai caur attālām zīmēm un mājieniem, ne tikai tādā ezopu valodā vai valodā caur puķiem uzzināt kaut ko par debesu valstību un par Dievu, bet tiešā tekstā skaidri un nepastarpināti uzzināt un saprast, kāda ir Dieva valstība, kāds ir Dievs, un saņemt to turklāt no pirmavota. Un šeit Jēzus novelk robežu starp baznīcu un pasauli. Un mācekļi, protams, pārstāv Kristus baznīcu. Viņi ir baznīcas stūrakmeņi, pamatakmeņi, balsti. Un Jēzus parāda to, ka vispārīga informācija par Dievu, vispārīgas ziņas par Dieva valstību, mūsdienās varētu teikt, pat svētie raksti ir pieejami visiem. Pirmkristīgās baznīcas laikā svēto rakstu teksti bija pieejami draudzes iekšējā lietošanā. Daudzas lūgšanas un daudz citi svētie teksti bija tikai baznīcas draudzes kristīgu cilvēku iekšējā lietošanā. Jau mēs dzīvojam tādos laikos, kad Dieva vārds ir pieejams ļoti plašs. Jebkurš cilvēks var atvērt Bībeli, var atvērt Bībeles komentārus visās iespējamās valodās, pat baznīcā ienākt var jebkurš, pat dievkalpojumā var piedalīties jebkurš. Bet arī dievkalpojumā parādās šī
es tā teiktu, stikla robeža, stikla siena, kura nošķir baznīcu, kura nošķir kristīgos, kura nošķir kristītos un tos, kur ir pilnā sadraudzībā no pārējās pasaules. Tā ir sadraudzība ar Dievu nevien iespējā klausīties un uzņemt Dievu vārdu, bet būt sadraudzībā ar Jēzu arī svētajā sakramentā baudīt Kristus svēto miesu un Kristus svētās asinis. Būt šajā pilnajā sadraudzībā. Pirmkristīgās baznīcas laikā, pirmajos gadsimtos, dievkalpojums dalījās, ja tā var teikt, divās daļās. Bija pirmā publiskā daļa, līdz sprediķim, un sprediķi ieskaitot. Un tad pārējie tika lūgti, nekristītie tika lūgti iziet ārā no baznīcas. Un tālākā daļa, lūgšana, sakraments, sadraudzība pie svētā vakarēdiena, bija jau tā daļa, kurā piedalījās tikai kristītie, tikai tie, kuri drīkstēja saņemt visus noslēpumus. Protams, kristīgai ticībai izplatoties un arī tai, kā lai saka, robežai starp kristītējiem, nekristītējiem izplūstot, mēs redzam, ka baznīca mūsdienās ir atvērta tādēļ, ka lielākoties ap mums ir, ja ne kristīgi, tad kristīti cilvēki. Un vienīgā tā robežšķirtne paliek, tu nevari būt pilnīgā sadraudzībā, ja tu neesi kristīts un iesvētīts, tu nevari nākt pie vakarēdiena. Bet svarīgākais, ko Jēzus šeit pasaka, ka mums, kas esam Dieva bērni, mums, kas esam Kristus vārdā kristīti, mums, kas piedaram pie Kristus draudzes un Kristus baznīcas, mums ir brīnišķīga privilēģija izprast vai sadzirdēt tos noslēpumus, kuri bez šīs iesaistes, bez šīs līdzdalības baznīcā nav pieejami. Un mēs redzam, kā Jēzus privāti, personīgi atbild uz mācekļu jautājumiem un paskaidro, ko šī līdzība nozīmē. Pārējie paliek tā, Jēzus izstāstīja līdzību par sējēju. Ielieciet šajos tēlos, ko jūs gribat. Mēģiniet saprast, kā jūs gribat. Nav paskaidrojumu. Gribat paskaidrojumu, jums ir jāiet dziļāk un tuvāk. Jums ir jāpievienojas Kristus draudzē un Kristus baznīcai. Un te mēs redzam arī to, ka Dievs nav netaisns. Pirmajā brīdī varētu likties, kā tad tā? Izklausās pat diezgan skarbi, kad Jēzus saka, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami, neredz un dzirdēdami, nesaprot. Varētu likties, kāpēc tad Dievs ir tik bargs, kāpēc Kristus tik skarbs? Bet redziet, izprast Dieva noslēpumus nozīmē to, ka ir vajadzīgs būt sadraudzībā ar Dievu. Izpratne bez sadraudzības un uzticības savstarpējas nekam nedara. Atcerieties Ēdenes dārzu. Dārzā bija koks, no kura Dievs bija aizliedzis ēst. Tad, kad cilvēks pārkāpa šo aizliegumu, Ādams un Ieva tika izdzīti no Ēdenes dārza ar domu, lai viņi neēd no dzīvības koku un nekļūst mūžīgi. Lai šādā atkrišanas, vai varētu tā teikt, konflikta stāvoklī ar Dievu, lai viņi nekļūst mūžīgi. Lai viņi nekļūst nemirstīgi. Un Dievs viņus izraida no savu tūmu. Kāpēc izraida? Tādēļ, lai pēc daudzām paaudzēm un tā cilvēce atgrieztos caur Kristu pie Dieva tajā sadraudzībā, ko Ēdenes dārzā pazaudēja. Un tikai šajā sadraudzībā esot, Dievs sāk atklāt savas klātbūtnes noslēpumus savai radībai. Jūs ziniet, ka noslēpumi, man patīk tas vārds noslēpumi,
Tad, kad ir augstais karš, svarīgākais ir nepasacīt kaut ko lieku pretiniekam, jo viņš to var izmantot pret tevi. Noslēpumus mēs atklājam tikai draugiem. Un vēl ārkārtīgi skaisti šeit mēs varam ieraudzīt līdzību ar ģimeni. Protams, mēs visi zinām, pieaugušie cilvēki tos laikus, kad mēs iepazīstamies, vīrietis iepazīst sievieti, sieviete vīrieti. Vienu lietu mēs pazīstam viens otru pēc vārda, tad jau, kad ir randiņš, mēs tur pieskaramies, varbūt kaut ko vairāk, buču kādu iedod, bet pavisam cita pazīšana ir pēc laulības. Kad tu esi solījies Dieva priekšā, esi uzņēmies atbildību viens par otru, esi uzņēmies šos saikni, un tu vari teikt, tā ir pilnīgi cita savienība, pilnīgi cits intimitātes dziļums nekā tad, kad es iepazinos ar kādu meiteni vai draudzējos ar kādu. Un varētu tā teikt, ka tavs laulātais draugs, tavs vīrs vai tavs sieva ir tavs tuvākais cilvēks, kurš par tevi zina un tevi pazīst labāk nekā jebkurš cits. Un arī tas intimitātes un tuvības līmenis ir pilnīgi savādāks. Un mēs zinām, ka viena lieta ir dzīvot ar kādu kaimiņos. Es taču pazīstu kaimiņu. Un cita lieta ir gulēt ar kādu vienā gultā un viņu pazīt. Tās ir dažādas pazīšanas, pilnīgi atšķirīgi līmeņi. Un tas, ko Jēzus šeit saka mācekļiem, ka, lai izprastu vai nonāktu šajā intimitātē ar Dievu, jānonāk, es nebaidīšos no šī vārda, laulības savienībā ar Dievu. Tikai tad šī pilnā intimitāte ar Dievu ir pieejama. Mēs zinām, ka Dievs, domājot par laulību, bija noteicis un ir noteicis, ka seksuāla tuvība laulībā ir vienīgā iespēja vai vienīgā legālā iespēja, kad ir paredzēta seksuāla tuvība starp vīrieti un sievieti laulībā. Ārpus laulības seksuāla tuvība starp vīrieti un sievieti ir nešķīstība, par ko Dievs dusmojas uz ļaudīm. Un šī seksuālā, šī intīmā tuvība ļauj iepazīt vienam otru, vīram, sievu, sievai, vīru, un būt tādā tuvībā, kādā ne ar vienu citu cilvēku šai pasaulē nebūs tuvības. Un tā ir laulības savienība, kas ir svēta un godājama. Un Dievs vairāk kārt runājot par savām attiecībām ar cilvēkiem, to sauc par laulību, bet cilvēkus savā lielajā vairumā par laulības pārkāpējiem. Kā tādiem, kuri ir lauzuši šo derību ar Dievu. Tādēļ Jēzus, atklājot savus noslēpumus, mācekļiem rāda arī visai Kristus baznīcai, ka mēs esam ieaicināti šajā intimitātē, tuvībā ar Dievu, kāda nav iespējama cilvēkiem, kuri nav kristīti, kuri nav svētīti, kuri nav saņēmuši svēto vakarēdienu. Šāds tuvības līmenis ar Dievu nav iespējams vērotājam no malas. Tev jākļūst, ja tā var teikt, lietojot tādu angļu terminu, par insideru. Tikai insiders var īsti nonākt tādā intimitātē, tuvībā ar Dievu, kamēr tu būsi vērotājs no malas, kamēr tu būsi skatītājs un vērotājs, tu nenonāksi tuvākās attiecībās ar Dievu, kurās tu varēsi atklāt dievišķus principus un debesu noslēpumus, kas ir glābjoši un dziedinoši tavai dvēselē. Par kādiem noslēpumiem tad šeit ir runa? Ne jau par kaut kādām okultām zināšanām, bet runa ir par tiem noslēpumiem, kur ir vajadzīgi dvēseles glābšanai un dziedināšanai, kur ir vajadzīgs sagrautās sadraudzības ar Dievu atjaunošanai. Mums ir ļoti liela privilēģija, draugi. Visiem kristītajiem mums ir liela privilēģija būt pilnīgā sadraudzībā ar Jēzu Kristu. Un ja mēs lūdzam,
viņš mums atklāja noslēpumus. Ko nozīmē atklāja noslēpumus? Viņš dod atbildes uz dažādām situācijām, notikumiem, mūsu vajadzībām. Dievs mums atklāja savus nodomus un savu gribu. Dievs mūs vada un Dievs apgaismo mūsu sirdis un prātus, jo mēs esam šajā tuvajā sadraudzībā ar viņu. Un tagad noslēgumā nedaudz par pašu līdzību. Mēs redzam vairākas augsnes, kurās krīt sēkla. Un savā ziņā mēs varam teikt, ka ja tu esi baznīcā, ja tu esi kristīts, ja tu esi sadraudzībā ar Dievu, tas ir priekšnoteikums, lai Dieva vārds nekristu tev garām. Tas ir priekšnoteikums tam, lai tas Dieva vārds, ko tu uzņem, krīt tavā apziņā, tavā prātā, tavā sirdī, iesakņojas un nes daudzkārtīgus augļus. Dieva vārds, kurš ir izsacīts pasaulē, kur saņem pasaulīgi cilvēki, šis Dieva vārds var pamudināt cilvēku uz atgriešanos, var vest cilvēku uz dzīvības un patiesības ceļa. Bet tad, kad tu jau esi uz šī dzīvības un patiesības ceļa, tad, kad esi Kristus vārdā kristīts, tad Dieva vārds sāk nest īstos labos augļus, 100-kārtīgus un 1000-kārtīgus pie tevis. Un tad, kad mēs skatāmies uz šīm dažādām augsnēm, nevajag domāt uzreiz, ka tie ir dažādi cilvēku tipi. Ziniet, tā kā horoskopos vai tā kā kaut kādās, citās schēmās, kur cilvēks sadala, tu esi tāds, tu esi šāds un tu esi citāds. Nē. Ja mēs paskatāmies katrs uz sevi, mēs varam redzēt, ka mūsu sirds, mūsu prāts, mūsu apziņa attiecībā pret Dieva vārdu, mūsu dzīves dažādos periodos var būt dažāda. Mēs varam būt atvērti pret Dieva vārdu, tādi, kādi mēs esam tagad, kad mēs esam kristieši. Dieva vārds mūsos krīt, mēs domājam, mēs analizējam, mēs izdarām secinājumus, mēs mainām kaut ko savā dzīvē. Bet noteikti mūsu dzīvē ir tādi brīži, kad mēs esam dzirdējuši Dieva vārdu, bet tas mums bijis, ziniet, kā pīlei ūdens. Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. Nekāda rezultāta, nekādas paliekošas pēdas. Jēzus stāsta šo līdzību vispirms pūlim, kas viņam seko, un pēc tam mācekļiem, ne jau tādēļ, lai pateiktu, ka vieni cilvēki ir tādi, otrs šitādi, bet tādēļ, lai pateiktu, ka no tavas sirds atvērtības, no tā, cik ļoti sagatavota ir tava sirds augsne, ir atkarīgs tas, kā Dieva vārds iesakņosies un cik labus augļus nesīs. Un lai Dievs dod, mīļie brāļi un māsas Kristū, jums, kas esat Kristus vārdā kristīti, kas esat pievienoti viņa baznīcai, jums ir visi priekšnoteikumi, lai jūsu sirdis būtu labas, auglīgas augsnes. Un lai Dieva vārds, jūsu izlasītais, sprediķī dzirdētais, bībeles stundā runātais, vai kaut kur kādā grāmatā izlasītais, lai Dieva vārds varētu pie jūsu dzīvēm nest 10-kārtīgus, 100-kārtīgus un pat 1000-kārtīgus augļus. Lai Dievs to vada, svētī un pasarga. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargi jūsu sirdis un domas, Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.